Ziemassvētku jaunā gada laiks hokejā ierasti. Hokeja faniem, draugiem paiet U20 zīmē. Kopumā 4 spēles, redzot vairāk vai mazāk. Tomēr kāds tavs skatījums, kā mūsu U20 džeki izskatās? Labi. Principā kopumā man kā Latvijas hokeja saimnes pārstāvim prieks jauno gadu sagaidīt, ka visas mūsu izlases ir augstākajā divīzijā un šobrīd arī jau pēc grupu turnīra U20 arī apliecinājuši esam to, ka esam piedienīgi atrasties starp top 8 komandām. Tā kā gaidīsim rītdienas ceturdaļfinālu un kopumā, es domāju, ka pelnīti. Turnīra tabula nemelo, arī parādītais sniegums tomēr parāda to, ka mēs tur cienīgi esam būt. Jā. Spēle pirmā, atkal pret Kanādu, atkal laba spēle. Ko tas liecina? Tas ir tas mūsu līmenis? Gribētos tā domāt. Skaidrs, ka uz to spēli devāmies kā nefavorīti, bet tiešām tik ilga tas sagatavošanās posms, kad viss tā enerģija un labie nodomi līst aumaļām un gribēja džeki pierādīt, iesākt turnīru uz labas nostas, iegūt pārliecību, kas principā arī iedeva tādu foršu fonu arī tālāk turnīram. Tāpēc prieks, ka pēc šīm grupu turnīru mēs esam vienīgie, kas kanādiešiem punktiņu atņēma. Principā, nekas nav praktiski mainījies no iepriekšējiem gadiem. Tā arī, ja mēs ņemam valkam paralēls ar pagājušo gadu, ļoti precīzi sanāca šī spēle Kanāda, kas laikam mums visiem ir liels pārsteigums. Ja? Te gan jāsaka, laikam, ka mēs kaut kādu atslēgu esam atraduši, kā ar viņiem spēlēt. Ja? Un, tāds interesants lietas, bez šaubām. Katra spēle tur atšķirās, ja? Mēs redzam tur tie nogurums. Es nenovēlu tikai uz nogurumu visas tās lietas, cik jaunība un vēl visāds tādas mazas nianses, ja, kas atstāja iespaidu uz visām komandām. Viņas nedaudz mētā, var vienu dienu labāk izskatīties, vienu dienu sliktāk. Un tajā dienā, kad mūsu komanda ļoti fokusējusies, viņas bija spējīgi apspēlēt principā jebkuru. Ja? Varbūt ne pie tās labākās spēles, mēs redzam, ka mums pašiem patīk, varbūt spēles tur nosacīta Čehija, ja? Bet tas metienu skaits, protams, ir mazs, ja, lai vinnētu normālu spēli. Ja? Bet pie tādas labas sakārtotas spēles, ja, kad pretinieks varbūt nav tajā labākajā lomā vai kādam līderam, kas neiet, un tad mēs esam klāt, kā saka. Ja. Un tā ir tā mūsu iespēja. Izšķirošā spēle galu galā tomēr ir ar Dāniju bijusi. Kā tu to maču redzēji? Šķiet, ka izpildījumi to, kas bija jāizdara. Dabīgi, jā. Tas uzdevums bija vinnēt. Sarežģīts tās spēles, viennozīmīgi sarežģīts. Agra spēle, tribīnēs nav cilvēki, bet tā likme ir tik liela, ka, protams, pareizi norēģējām. Lai gan tas spēles sākums varbūt bija tāds bišķiņ aizdomīgs, bet diezgan ātri džeki pārorientējās un tomēr spēja uzspiest to savu dinamiku, to savu tempu, kādā mēs gribam spēlēt. Un attiecīgi Dāņi kaut kur sagur, piespiedām viņus kļūdīties, momenta realizācija, visu forši guvām daudz vārtus un novedām to spēli līdz tādam, man liekas, sakarīgam iznākumam. Skaidrs, ka vienmēr gribēt vairāk ir, nevienmēr labi, es nezinu, ja, bet jebkurā gadījumā tie mērķi ir jāstāda augstāki. Skaidrs, ka mēs jau esam pieraduši, kad mēs izpildam šo uzdevumu minimums, ja, to uzdevumu, to nākošo solīt, kas mums pietuvinātu tur medaļu spēlēm. Būtu interesanti. Zviedri, es uzskatu, Parociks, varbūt tā komanda, kas varbūt nevienmēr novērtē mūsu spēku. Ja? Es domāju, ka treneri viņam liek uzsvaru, ko tur dara mūsu komanda, kā tur, ko tur. Bet es domāju, ka viņi paši lieli savā galvā, paši lieli meistari un nevienmēr ņem to vērā. Ja, bet, es domāju, ka Ziemassvētku jaunais gads ir izdevies jau 20 kontekstā. Lieta, par ko lielās izlases daudz ir runāts, vairākums. Un šajā izlasē izskatās, ka
strādā. Vismaz Jā. redzot statistikas ailes, izskatās, ka ir labi. Vairākums labs, tā pašā laikā arī mazākums viens no līderiem turnīrā. Kaut arī mēs skatāmies uz ceturtdaļfinālu, Zviedrija arī abos komponentos mums nedaudz ir priekšā procentuāli, bet vairākums labi strādā, man liekas, ir labi izpildītāji. Šmīts, Ansons ar labiem metieniem, tas ir drauds. Ja viņu varbūt pretinieks kaut kur mēģina tos metienus noņemt nost, uz otrā pusē ir Osmans, kurš savukārt var atrast labas kvalitatīvas piespēles, tad drauds no dažādām pusēm, un pat ja pretinieks diezgan veiksmīgi kādos brīžos nospēlē pret mums, arī mums, teiksim, Sieratskis, Mūrnieks, viņi izrotē to pretinieku mazākumu tā, kad viņiem nākās pārgrupēties, un viņiem tā bilde jau viņu sistēma sabrūk. Tā kā mēs spējam arī diezgan forši norientēties, kur mūsu tā kā spēlētāji izmaina tās savas it kā iezīmētās pozīcijas, nu, un attiecīgi metieni, saku, tas diezgan tas drauds no dažādām pozīcijām nāk, tāpēc nu, nokļūt vairākumā noteikti mūsu izlasēji būtu mērķis. Vairākums ir tāda lieta, protams, kad uz viņu var strādāt, tur ir vajadzīgi izpildītāji. Ja? Un nākošais ir, kā tās pretinieku komandas, cik organizētas ir pretī. Ja? Tā kā nu, tā es nevilkšu tādas baigās paralēlas ar lielo izlasi. Nu, jā, nu, tā neredzu. Tās pašas, teiksim, visas spēles tikai kaut kādā brīdī neizdodas. Ja? Nu, jāņem vērā, kad šie čaļi, kas nāk pretī, to tomēr ir jaunākie, teiksim tā. Un, ja nospēlē tā viltīgāk kādā brīdī, tad arī tas iet cauri. Ja? Tā kā, prieks par to, skaidrs, ka mēs bez vairākuma U20, bez labas aizsardzības, bez laba vārdsarga nevarēsim cerēt uz panākumu pret Zviedriem. Ja? Nu, dod Dievs, ka tas rīt strādās. Tas pilnīgi var arī tā notikt. Ja? Es nebūšu pārsteigts, ja mēs rīt viņus vinēsim. Ja? Zviedrija, nākamais pretinieks. Interesanti, ka divreiz ceturtdaļfinālā U20 ar viņiem spēlējusi, un katru reizi tikai ir viena vārda zaudēts. Viena vārda pārsvaru. Tas liecina, acīm redzot, ka mēs mākam ar Zviedriem līdzīgi spēlēt. Ja? Nu, tas liecina, ka laiks būtu vienreiz pa vārtiem gūt vairāk kā Zviedri. Protams, jārespektē, pretinieks ir jaudīgs. Visticamāk, kad rips kontrola būs Zviedriem vairāk. Nu, statistiski, jā, ja viņi tur, nu, teiksim, ja ideālā variantā būtu, jā, ka mūsu metienu realizācija būtu 20%, ja mēs uzmetam tur kvalitatīvu 15 reizes pa vārtiem, tad matemātiski. Tad 3 gols mēs gūtu, no attiecīgi tad, jā, pa 1 golu mazāk jāielaiž būtu, 2 vārti. Vai tas ir reāli? Es domāju, tas ir reāli. Protams, vārtsargam ir jābūt īstai dienai, jānoķer tie 93, 94, 95%, nu tad var cerēt uz labām lietām. Bet es domāju, jā, labāk tomēr spēlē pret Zviedriem. Agrā spēle, amerikāņi tomēr mājās pie pilnām tribīnēm. Lai arī Zviedrija, skatoties to Amerikas spēli, Zviedrija izstījās labāk pa Ameriku, bet es domāju, šī gadījumā uz šo vienu spēli, lai iet, jo kādreiz arī mums ir jāuzvar, tāpēc ir jāstāsta pozitīvi, šeit jau mums zaudēt vairs nav ko, esam starp 8 un ir vienkārši jāsakoncentrējās šai spēlē. Jā, nu mēs mākam spēlēt, ja, šos tight game, kā saka, mēģināt uzspiest to, teiksim, cīņu visos laukuma, teiksim, visos, pat pa visu laukumu, pat vairāk no savas vidējās zonas, savu zonu. Mēs esam spējīgi ļoti labi un koncentrēti turēt. Ja. Lai mēs redzējām, kas notika spēlē ar Somiju, kad mums tas varbūt neizdevās. Ja, teiksim, Somija, ja, tad tā spēle nedaudz kaut ko pašķīst, ja, bet nu, tas ir ok, tas ir normāli. To mēs redzam arī tā pašā NHL līmenī. Ja, nu, ja tā spēle nav, tad viņas nav. Ja, tad nav ko tur vairāk tur, teiksim, tā iespringt. Ja. Bet, jā, ja mēs būsim labā fokusā, ja, vārdsargs būs pareizi. Vārdsargs ir ļoti svarīga persona laukumā, ja būs labā stāvoklī. Es domāju, ka ir iespējas vienmēr. Spēlētājs, kuram pilnīgi loģiski ir liela uzmanība, Alberts Šmits. Tev izdevās arī izlasē ar viņu pastrādāt. Ko tu redzi vispār šajā spēlētājā un kā bija ar viņu pastrādāt kopā? Ļoti interesanti, jā, to nedēļu, jo, protams, ir viens informācija, ko tu iegūsti, statistiskie rādītāji, arī kaut kādi video klipi, bet redzot viņu arī tajā treniņu procesā, nevis tikai spēlēs, kur viņš tiešām mūsu tajā Vācijas kausā, Deutschland kapā izstījās labi starp pieaugušiem, bet arī treniņu procesā tu redzēji, ka viņam ir šis
šis lielais potenciāls, kuru jau viņš diezgan labi realizē. Es domāju, arī tur bērniņos viss ir kārtībā, ja viņam piemīt tāda top spēlētāja harizma, tāpēc noteikti cerams, ka viņš ar šo čempionātu iegūs vēl tādu pārliecību, iemācīsies arī kļūt pa līderu, un kad viņu arī novērtēs. Un galvenais, teiksim, lai viņš tajā draftā aiziet pirmā kārtā. Būtu forši pārspēt kādu Latvijas rekordu, ka būtu ļoti augsts, bet es domāju, galvenais ir pirmā kārta, lai tā komanda, Togad Alberts ir tas, kur tā komanda ir izvēlējusies, tad mēs zinām vismaz, ka viņam dos tās iespējas, ja kaut kur arī, teiksim, attīstībā tur pāris mēneši būs kaut kāda stagnācija vai kas, bet tu zini tāpat, ka viņam tiks dotas tās iespējas, ja viņš būs tās komandas pirmā izvēle. Tāpēc noteikti mēs to novēlam un viņš tur būtu arī cienīgs atrasties. Jā, liela uzmanība, skaidrs, ka tas ir liels pārbaudījums viņam. Es nedomāju, ka tas kaut kas jauns viņam arī. Jā, skaidrs, ka viņš izskatās laukumā spilgts, ja tu viņu uzreiz redzi un tu viņam pievērš uzmanību. Es domāju, ka tas turnīrs Vācijā, ja, Deutschland kapā bija ļoti spilgts. Es domāju, spilgtāks kā šis turnīrs. Ja. Šeit ir pārbaudījums uz maziem ziemeļamerikāņu laukumiem, ja, un gan jau tas kaut kā vērtē. Jāņem vērā arī to, ka konkurenti neguļ un ir ļoti liela konkurence pasaulē. Ja, teiksim, tā ir daudz spilgtu hokejus tomēr, ja, un būs interesanti redzēt, protams, ja viņi izvēlēsies Latviju augstāk par pārējiem. Ja, tā kā, tas arī jāsaprot viena lieta, ka šis pēdējais gads ir ļoti svarīgi pirms drafta, un tur tik daudz mainās krīt un tās akcijas tiem spēlētājiem, un tur, jā, tā kā viņam jānotur tā savu latiņa, jāspiež savām stiprām īpašībām, un jā, būs interesanti. Laikam šitais ir pirmais drafts, kurš gaida visu Latviju. Ja. Jā, bet šobrīd šķiet, ka viņš to savu latiņu tur visu sezonas garumā, vai ne? Jā, es nevaru, teiksim tā, protams, ka kurš to no mums viņu tā baigi zināja pirms Vācijas kausa. Ja, tas, teiksim tā, tas ir veiksmes stāsts, kas ir dzimis Somijā. Ja. Jā, tās spēles, ko es redzēju tur, un šeit, protams, viņš ir NHL, teiksim tā, skauts 100% pievērš viņam uzmanību. Kāda tur kārta, kāds numurs, es domāju, par to nav jēgas runāt. Tas saka vēlreiz, finiša taisnē, tur tās akcijas krīt un ceļās, un nezinu, novēlēsim viņam būt pēc iespējas augstāk. Pirmām kārtām varbūt ne pēc iespējas augstāk, bet tik tādā komandā, kur viņš var realizēt to savu potenciālu, kuru viņam atradīs tieši tam viņa spēles stilam, tādam, ja, teiksim, atradīs to pielietojumu, ja, jo ne jau visi klubi varbūt ir tik nestandarta spēlētāji grib piesaistīt, ja, teiksim tā. Tā kā, ir liels potenciāls. Arī tev šķiet ir sanācis pastrādāt, arī ar Ansonu tagad, kā tu tos spēlētājs, ka tev tāds ciešāks kontakts bijis šajā turnīrā. Pēdējā laikā ir tā, ka sanācis, jā, ka priekšējā man vārdsargi ir 21. numuru principā, jā. Skaidrs, ka Mauriņš potenciāli, teiksim, bērnībā, jaunībā bija, teiksim, tāds talantīgais. Tas vārdsargiem, man liekas, ir vēl grūtāk nekā spēlētājiem, jo nevienmēr vārdsargiem ir tikai viņš ir viens laukumā. Ja? Un, tā ir sarežģīta psiholoģiski, teiksim, spēle, ja tur ielaist tos vārdus, pārdzīvot un tā tālāk. Ja nevienmēr tie vārdsargi, kas jaunībā bija labi, spējīgi pāriet tajā nākošajā posmā, viņiem ir vēl sarežģītāk pāriet pieaugušo hokejā nekā spēlētājiem. Ja? Man ir prieks, ka principā, jā, viņam tajā Zviedrijā neaizgāja tik labi, un mēs viņu, teiksim, tā varētu teikt, atdzīvinājām, teiksim, tā. Protams, arī bija viņa liela, teiksim, tā vēlme, un kā viņš strādāja, ja? Viņš to vietu paņēma, izdarīja un izdarīja savu darbu. Mēs esam priecīgi, ka mēs spējam kaut ko dot, teiksim, Latvijas, teiksim, hokeja labā. Ja? Ansons, jā, Ansons ir tāds jau 3. gadu, var teikt, pie mums spēlē. Skaidrs, ka tas ir talantīgs čalis. Ja? Skaidrs, ka ir viena lieta, ko es varu teikt, pavisam atklāti, fiziskā sagatavotība. Būtu citā līmenī, tas būtu pavisam cits hokejists. Bet tam jānobriest. Katram jānobriest pašam sev galvā. Un, protams, es priecīgs, ka viņš spēlē pie maniem. Ja, tā kā tajā ziņā viss ok. Jā.
Protams, prieks Polivera, jā, teiksim, tā Mūrnieka arī viens no, teiksim, mūsu audzēkņi, varētu teikt, mūsu skolas, mūsu sistēmas, jā, kas dod tādu, teiksim, tā. Ir potenciāls būt labam hokejistam, jā, kaut gan laikam nevar nepiekrist, ka viņš tagad varbūt nespīd tik ļoti, kā spīdēja iepriekš, bet var redzēt, ka tas tāds lietas koks ir vērtība komandā, un es domāju, ka to novērtēs skauti.